Markus, Tomas, Anastasija. Priecājos jūs redzēt. Laipni lūdzu pie manis ciemos. Beidzot klāt ir brīnišķīgais Ziemassvētku laiks. Vai jums ir jautri un priecīgi? Ja tā, tad pasmaidiet lūdzu. Varat arī sasist plaukstiņas, ja gribat, protams. Čau! Tas ir mūsu jaunais draugs, papagailis Rikijs. Viņam ļoti patīk bēniņi. Tikai šeit grib pavadīt laiku. Arī Selfija un Leopolds atstiepuši savus gultus uz šejieni. Tagad viņi kopā saimnieko bēniņos. Tūlīt mēs nokāpsim lejā un dosimies uz kinozāli. Bet pa ceļām uz mirklīti iegriezīsimies meteostacijā. Jāpārbauda, kā strādā manas sniega dzirnavas. Tā, pietuvināsim. Re, te viņas ir. Strādā dienu un nakti, maļ sniega miltus. Jūs visticamāk domājat, vai vienas dzirnavas var samalt sniegu visai pasaulē? Protams, ka nevar. Pasaule taču ir tik liela. Manas dzirnavas saražo nedaudz sniega, toties tas ir ļoti īpašs. Jūs to uzreiz atpazīsiet. No tā sanāk vislabākie sniega vīri. Bet tagad uz kinozāli. Leopolds, Selfija, jūs jau esat šeit? Sēdieties man tuvāk. Es šeit bieži pavadu laiku vasarā, kad man nav tik daudz darīšanu. Dažreiz es skatos filmas par dzīvniekiem, dažreiz par sevi pašu. Kādus tik stāstus par mani neizdomā. Mēdzu pārskatīt arī savus video apsveikumus. Tajos ir tik daudz interesantu momentu. Lūk, Selfija dejo, vicina rasti. Lūk, Leopolds ieradies no dāvanas zāles vislentītēs. Un te viņš ierāpās mērierīcē un gandrīz to sabojāja, palaidnis tāds. Lūk, mana bibliotēka, kur glabājas visas pasaules bērnu grāmatas. Es apciemoju vāveres. Bet te Leopolds uz globusa. To gan es tikai nosapņoju. Tagad gan es ar lielāko prieku paskatīšos jūsu fotogrāfijas uz šī lielā ekrāna. Jums nu gan ir laba apetīte. Man prieks, ka jums patīk nodarboties ar sportu. Abrīnojami skaista fotogrāfija. Oho, kā var paaugties pa vienu gadu? Man ļoti patīk tavs zīmējums. Izskatās, ka kāds nav izgulējies. Kāda draudzīga un laimīga ģimene. Skatos uz jums un priecājos, jūs esat tik labi bērni. Tas ir jūsu mājdzīvnieks. Cik mīlīgs. Nu ko, laiks doties tālāk. Gribu parādīt jums kaut ko dāvanu zālē. Šodien esmu gatavs atklāt jums vienu no saviem noslēpumiem.
Paskatieties, cik daudz dāvanu jau ir sagatavotas bērniem no jūsu valsts. Latvija! Vēlaties zināt, kā visas šīs dāvanas ietilps manās ragavās? Nu ko, skatieties! Ja vajadzēs, es pataisīšu dāvanas vēl mazākas, bet, kad ieradīšos mērķī, atkal palielināšu. Lūk, kāds tagad ir mūsu sunītis. Nu, tas nekas. Tūlīt mēs to izlabosim. Selfija, mīļā, kā tu nonāci starp dāvanām? Tu taču zināji, ka es grasos tās samazināt. Varbūt Rikijs tur ielidoja un tu aizteicies viņam pakaļ? Iedomājos, kāds tagad ir mūsu papagailis, nelielāks par mušu. Kā lai mēs tagad viņu atrodam? Dāvanu zāle ir tik milzīga. Mazītiņu papagailu te nebūs iespējams atrast. Pamēģināšu viņu pasaukt. Riki, Riki, lido šurp! Ļoti labi. Tagad dosimies uz manu kabinetu. Jūsu grāmata jau ir tur. Es to atnesu no bibliotēkas. Šajā grāmatā ierakstīti visi jūsu labie darbi un visas jūsu plēņas. Tomēr mēs šo grāmatu nelasīsim, bet ieliksim to mūsu brīnumierīcē un uzreiz uzzināsim visu, kas vajadzīgs. Nu ko, sāksim? Markus, tev ir 12 gadu. Paskatīsimies, kāda bija tava uzvedība. Cipars 5. Tava uzvedība nav bijusi slikta, bet arī ne ļoti laba. Ir pie kā piestrādāt. Tagad pārbaudīsim tavas sekmes mācībās. Cipars 8. Kādas labas sekmes mācībās. Es lepojos ar tevi. Tā, labi. Kurš nākamais? Tomas, tev ir 7 gadi. Pārbaudām tavu uzvedību. Nelabi, neslikti. Vidēja uzvedība. Dari vairāk labu darbu, lūdzu. Kā ir ar tavām sekmēm mācībās? Cipars 9. Tas ir ļoti augsts rezultāts. Ne katrs spēj tik labi mācīties. Kurš nākamais rindā? Anastasija, tev ir 5 gadi. Pārbaudīsim tavu uzvedību.
Oho! Tas ir pats augstākais novērtējums. Es tā lepojos ar tevi. Tagad paskatīsimies uz taviem panākumiem mācībās. Labs rezultāts. Redzu, ka tu centies, un tev gandrīz nav sliktu atzīmi. Mūsu pārbaude ir beigusies. Jā, starp citu. Šogad gaidiet no manis lūk šādu aploksni ar vēstuli, certifikātu, kalendāru, apsveikuma kartīti un interesantu spēli. Tagad es gribētu parādīt jums savas sniega dzirnavas. Tās ir tālu no šejienes uz ledus ezera. Iet uz turieni kājām būs pārāk ilgi, bet ar ragavām mēs tur nokļūsim ļoti ātri. Lūk, te viņas ir, manas brīnumdzirnavas. Spārni griežas, iedarbina dzirnakmeņus. Akmeņi maļ ledu, pārvērš to sniega putraimos. Ziemeļu vēju izbārstīti tie tad lido pa visu pasauli. Nu ko, pienācis laiks svētku ziemeļblāzmai. Markus, Tomas, Anastasija, Lai nākamais gads jums ir laimīgs, lai tas ir piepildīts ar interesantiem notikumiem, jauniem sasniegumiem un jautriem piedzīvojumiem. Priecīgus svētkus! Uz tikšanos nākamreiz!